Sveicināti, dārgie draugi! Te Solāra Dajana. Un šodienas video par to, kā jau no paša rīta izveidot savu dienu laimīgu un veiksmīgu. Un tas ir vienkārši. Pirmās 7 minūtes pēc pamošanās ir pašas svarīgākās, jo tās nosaka, kā paies visa mūsu diena un ar kādu noskaņojumu stāvokli mēs to pabeigsim. Tāpēc pamostoties, nevajag steigties pie telefona, televīzora, datora vai kaut kur citur, bet veltīt sev šīs pirmās 7 minūtes pēc pamošanās. Aizvērt acis, ieklausīties savas sirds ritmā, pulkstots, iztēloties, kā pa ķermeni plūst zelta vai balta gaisma, kā jums nāk iztēlēt un izteikt vārdos, izjūtot katru frāzi kā jau esošu. Kāpēc man ir tik labsajūtīgi, tik labklājīgi, tik pozitīvi optimistiski, iedvesmoti? Kāpēc es jūtos tik drosmīgi, tik pašpārliecināti? Kāpēc man viss izdodas vislabākajā veidā? Kāpēc visur un visā mani pavada veiksme? Kāpēc mana sirds piepildās ar mīlestību un pateicību? Kāpēc pasaule man smaida draudzīgi? Mēs varam izrunāt visu, ko mēs vēlamies sev šodienā un kādi mēs vēlamies būt. Un tas veido mūsu nākotni. Soli pa soli, dienu pēc dienas. Tādā veidā mēs programējam gan sevi, gan mūsu nākotni uz pozitīvo, uz mums vēlamo. Tas strādā pēc principa, ka uzdodot jautājumu, kāpēc ir tik labi. Visums steidz mums atbildēt, dodot iemeslus, kāpēc mums ir tik labi. Dodot mums iemeslus, lai mums būtu labi. Papildus ir vēl viena tehnika. Mēs paņemam ūdens glāzi, tīrs dzeramais ūdens glāzē. Paberzējam savas plaukstas, sajūtot tajā siltumu, tas arī aktivizē mūsu sirdscentra mīlestību. Un paņemot ar plaukstām šo ūdens glāzi, mēs iztēlamies, kā no mūsu rokām plūst uz šo ūdeni glāzē zelta vai balta gaisma. Un izrunājam vārdus, veltot tos šim ūdenim caur mūsu rokām. Labsajūta, labklājība, stipra veselība, stipra imunitāte, harmonija, balans, līdzsvars, pašpārliecinātība, veiksme, bagātība, tuvinieku labsajūta, tuvinieku labklājība, tuvinieku stipra veselība, tuvinieku bagātība un visu, ko mēs vēlamies. Un tad mēs izdaram šo ūdeni. Tādējādi mēs aktivizējam mūsu izrunāto. Tas īsumā viss. Ja jums ir kādi savi paņēmieni, kā izveidot veiksmīgu un laimīgu dienu, dalieties komentāros. Visu jums to pašu labāko un gaišāko. Neaizmirstiet pierakstīties par šo kanālu. Līdz nākamajai reizei!